Nu jā, mēs šeit esam ļoti skaistā gleznēnā vietā, Daugavas krastā, kas ir kamerā aiz muguras, kur es atbraucu 14 gados. Tā gan nav gluži dzimtas māja, bet es šeit ļoti daudz esmu savu roku arī pielicis. Man šeit ir ļoti mīļa tāda un mierīga vieta, kur es braucu atpūsties un arī pastrādāt. Jau mēs tuvojamies manai mīļākajai vietai, kas man bijusi vienmēr, tā ir pirts. Studijās es pakluso varu pateikt, jā, viena plus nelegāla ballīte bija. Vecāki bija aizbraukuši, man liekas, ceļojumā uz Grieķiju, un tad mums bija te lielais tusiņš. Un tad nākamajā rītā bija jāapspēj to visu novākt, jo vēl pēc dienas vecāki atgriezās. Jā, un kaut kā knapi tas izdevās, bet kaut kādi lietiskie pierādījumi bija palikuši, un pēc tam, protams, nācās to visu atstrādāt. Man ļoti arī vēl viena lieta, kas man patīk, ir ļoti airēt ar laivu. Bija tā, ka man māsa, ja nemaldos vajadzēja pārcelt pāri. 15-gadīgais Pēterītis tika pielikts pie airiem, un tad bija jābrauc māsiņai pakaļ. Un tad sanāca tā, ka bija ankurs līdzi. Mani skubināja, lai es airēju ātrāk, un es tā kā īsti nevaru, es tā kā biju ļoti jau pārsvīdis, iesprindis un tā, ka vajag pasteikties, bet tā laiva nekustējās uz priekšu. Un tad, kad galu galā tika nonākts otrā krastā ogrē, izrādījās, ka ankurs ir palicis izmests, un es visu to ceļu biju noairējis un vilcis to ankuru pa upes dibeni. Jāsaka, es skolā tiešām biju ļoti kluss. Es biju izdomājis, ka man būs lielais tagad pelnīt lielo naudu, beidzu Ķegumā komercnovirzienu vidusskolu, tiku praksē vienā firmā, un tur es sapratu, ka es nespēju visas tās stundas nosēdēt pie tā datora. Un tad es atcerējos, ka bērnībā, 7 gadu vecumā, es biju uzvarējis dzejoļu konkursā Zvirbulītes Jūrmalā. Jā, un tad, protams, ar šo te ļoti lielo māksliniecisko bagāžu dzejoļu konkursā Zvirbulītes, es biju īstenībā jau lielākajai daļai cilvēkiem izlielījies, ka es tagad braukšu uz Rīgu, mācīšos par aktieri un tā un šitā, un tad bija palikušas pēdējās 4 dienas, kad bija jāiemācās gan prozas gabals, gan dzeja. No tā visu, ko es biju iemācījies, man bija nepieciešams tikai pusotra minūte, jo man teica, es saku pirmos 2 teikumus, man teica paldies. Tad es saku dzejoli, man teica paldies. Tad es sāku to stāstu, tur paklausījās ilgāk, teica paldies. Un tad es izgāju laukā, un es jau domāju, nebūs, laikam man nepaņems. Ja man dos Ķimeles kundze gāja man garām, viņa tā pakratīja galvu un teica, no šodienas tur ir tikuši tikai 3 cilvēki. Mēs visi no nodurtām galvām devāmies prom, un tad viņi tā pameta acis uz mani. Un tu esi viens no viņiem. Nebūs, ja? Būs. Beidzās studijas, un vienu gadu es ļoti brīvi, kā teikt, plūdu kā zivs ūdenī. Mans kursa meistars Gruzdovs. Un pēc kāda laika viņš man zvana un uzaicina uz Dēles teātri. Es nezinu, ko gaidīt. Var jau būt, ka tur kaut ko piedāvās no Dēles. Un viņš man teica, ka mani grib uzrunāt no Leļu teātra. Ģirds Šuls bija tas, kurš man tiešām caur viņu es iemīlēju Leļu teātri, jo es ieraudzīju, ka tur var tik daudz citādākas, savādākas lietas darīt un daudz brīvāk justies nekā dramatiskajā teātrī, jo tas simbolu skaits Leļu teātrī ir daudz lielāks, man šķiet. Visa iespējamā izdoma, ka jebkas var būt jebkas, tā, man liekas, ir tieši Leļu teātrī. Jo dramatiskajā teātrī tu esi piesaistīts pie sava fiziskā ķermeņa. Leļu teātrī tu vari darīt jebko un izveidot jebko, un uz skatuves kaut mazākais krikums var būt planēta.